Tas ļoti labi izjūt. Es jau gada sākumā gaidīju šo posmu. Kā gribējās atkal beidzot mājās uzbraukt. Būs foršs ķegums, un man vienmēr ir paticis šeit. Un esmu daudz braucis šajā trasē. Gandrīz visas špūrītes zinu, bet tagad jau pārveido. Trase būs savādāk, bet tāpatās smilti jau pazīstu. Matīs, mēs atrodamies Zelta zirgs mototrasē 2024. gadā. Kādas ir sajūtas mājas trasē? Kādas sajūtas šodien braukt? Kāds ir tavs fiziskais? Un dzirdēju, ka ziemā esi patrenējies drusciņu. Un kā tev šodien gāja? Patrenējos fiziski, esmu stiprāks kļuvis, bet vēl ir jāpatrenējas vēl vairāk. Mājas trase gandrīz, jā, Latvijā startēt MTB sacensībās. Konkurenti daudz stipri, bet vēl laikam fizisko vajag patrenēties, lai es varētu pret kalnu ātrāk braukt. Jo no kalna viņi bremzē, kur man traucē tas, ka viņi bremzēs var ātrāk braukt, bet pret kalnu man jāpatrenējās, lai es viņas nebremzētu. Šis ir pirmais posms ķeguma MTB maratons. Tu brauci pusmaratonu. Vai es dzirdēju no draugiem paziņām, ka ķegumā jau nav kalnu, ko tu tur vispār var uztaisīt? Bet tu kā cilvēks, kurš ir pārgājis uz MTB un kā saka, šogad gribās paspridzināt ar Ičuku, pasaki, kāda bija tā trasa šodien? Pirmā trešdaļa, es teiktu, bija interesanta. Šaurāka taciņas augšā lejā. Protams, te kalni nav, bet ir tāpatās tie pauguniņi, kur vajadzēja uzbraukt augšā lejā, nobraukt. Kaut kur lielākas saknes, purviņš, peļķe, dubļi, vēl kaut kas. Tas bija ļoti interesanti. Jo tehniski citiem tas ir grūtāk. Man tas tieši patīk. Tur, kur pēc tam ir jābrauc pa Graņķirovkām vai tas nolāpītais dzelzceļš vecais, tur, kur tu min un kraties un tu nesaproti, kur tu taciņu noķert, lai ir foršāk. Tas man baigi kaitināja, un arī asfalts. Mēs tagad braucam pa MTB trasēm, jau asfaltu. Un tā beigās tās mēža celiņi, kas bija uz finišu, tas jau atkal bija baudām. Saldais ēdiens. Klau, bet pats galvenais īstenībā jautājums. Redzi, tava karjera visu, tā teikt, jaunību bija moto tēma. Un tu, principā, kā daudz iedomājās, tu jau tikai gāzīti vien rausti, un tur jau motis brauc pats uz priekšu, vai ne? Tā visi taču zina. Bet klausies, bet tu tagad esi tāds reāls cilvēks, kurš var pateikt, pasaki godīgi, labi, tev bija tur laiks, nezinu, pie stundas noteikti kaut kur tāds trases garums bija uz tiem 25. Jautājums, kas ir grūtāk, braukt ar moci vai braukt ar riteni? Zin, ka, būsim reāli, es pateikšu godīgi. Mēs gaidām godīgi atbildi no Matīs Karo. Katrs sporta veids ir ļoti grūts, arī profesionālais motokross, vai ne? Tas ir ļoti, ļoti grūts sporta veids. Tas pats, kas MTB, ir fiziski un tehniski ļoti grūts sporta veids. Bet, kā es teikšu, kā man ir, ar mocīti ir vieglāk braukt, jo tu sēdi un dod gāzi. Protams, mēģināšu iepriecināt fanus un centīšos vislabāk nobraukt. Galvenais starts jādabū un tad jau mierīgi jāmēģina nobraukt. Uzvarēt būs ļoti grūti, bet centīšos. Šī trasa smilšaina, bet es ceru uz to labāko. Paldies, Matīs!